Labdien, vēlreiz. Mēs tiekamies šodien otro reizi. Pagājušo reizi mēs pirmo reizi izmēģinājām šo podkāstu kopā ar Rutu, lai saprastu, vai ir interese, vai patīk cilvēkiem. Un saņēmām diezgan lielu atsaucību, tāpēc arī izlēmām turpināt. Šodien tātad otrā tikšanās reize. Mēs turpinām to iesākto tēmu, par ko mēs sākām pagājušajā reizē par attiecībām. Un šodien mēs turpināsim mazliet citā griezumā, pieskaroties tādām aktualitātēm, ko mēs esam dzirdējuši no saviem klientiem, no cilvēkiem, kas apkārt ir, kas ir tās problēmas, un centīsimies viņus apskatīt. Tos iemeslus, varbūt arī kā viņus varētu risināt, ar ko tas ir saistīts. Un Ruta pagājušo reizi pabeidza tēmu sakot, ka sieviete ir tā, kas izvēlas vīrieti. Un mēs turpinām tālāk attīstīt šo tēmu un pēc tam pāriesim uz jaunām aktualitātēm, ko esam paredzējuši šodien. Rutiņa, tev liekas, ka tā sieviete ir tā, kas izvēlās? Man tā liekas, ka, protams, kad mēs ienākam ģimenē un ģimene un tas, kur mēs piedzimstam, tas ir tie, man liekas, ka pagājušais ar to jau pieminēja, ka tie ir tie 60-70%, un kad meitene, vai dēls, ka mēs kopējam šo te ģimenes modeli, un kad nav jau tā, ka mēs viņu tur 100%, bet tā ir tā pirmā saskarsme ar šo vīrieti ir mums bērnībā un bērnam, un tad kāds ir tas tēvs mums, un tad pēc tam mēs to pārnesam uz savu nākamo ģimeni. Un tas ir, ko mēs te jau pirms tam drusku parunājām, kad, viss jau ir tādā zemapziņā un viss kaut kas, un kad ir šī vardarbība ģimenē un ir tur visādas briesmas un tas, bet kad tomēr es daudz ar klientiem, kas strādāju, tāpēc es saku, kaut kādus 50% mēs noteikti kopējam to ģimeni. Kādas bija tās attiecības, vai viņas bija tur patriarchālas, vai kā, jo to es arī, tad apzinot tos klientus vai runājot ar draudzenēm, kā mēs izturamies ģimenē, pret vīrieti, vai kā mēs viņam tur, gatavojam ēst un pasniedzam, tur viens saka, lai viņš pats iet un paņem zupu no katla. Kāpēc man ir jādod viņam, tā zupa, teiksim tā, ka tas ir tāds, kad, bet šoreiz mēs runājam, par to tēmu, kāpēc mēs izvēlamies tādus, tos vīriešus, kurus vajag, un kad šeit būs tas, ka vienam liekas, ka viņš palīdzēs tam vīrietim, kad ja viņš tur, jo divi cilvēki, satiekoties kopā, viņi izveido to savu šūniņu, vai kā mēs tur sauksim, senāk teica, ka šūniņu teica tādu vārdu, vai tas ir atkal no kaut kurienes. Jā, pieņemsim, ka tā ir šūniņa. Un ka tad reizēm sievietēm liekas, ka viņas tur palīdz vai kaut ko, un tad viņām, un ir dažādi šie attiecību modeļi, un ir noteikti tas, kad ir cilvēki, kas var dzīvot vieni, kuriem patīk būt vieniem, un ir cilvēki, kuri nevar dzīvot vieni, viņiem vajag vienalga kādu. Un tāpēc varbūt, kad ja viņiem tādīs attiecībās neiet tik labi, tad viņi daudz ko piecieš. Viņiem liekas, jo kā tas ir, jo viņa ir ģimenē jau pieredzējis, kaut kādu savu veidu vardarbību, un viņai ir vīrietis, arī tāds pats, kur ir šis te, viņa nemaz nevar iedomāties, ka var būt savādāk. Saprot? Un viņai, tas, kas mums liekas šausmīgi, tā liekas, kāpēc ir tik toksisks attiecības. Bet viņai liekas tā, ka savādāk nemaz nevar būt, un ka tas nākamais būs varbūt vēl trakāks, saprot? Ja tu satiks, to citu vīrieti. Tādu, es nezinu, kā tev liekas. Kaut kādā ziņā es noteikti varu piekrist. Par to zemapziņu sāksim ar to, kad, tā kā tu teici, ka mēs katrs ienākam ar to savu kapacitāti, jau, teiksim, kaut kādiem zināmiem uzkrājumiem. Jāsaka tā, ka agresija arī ir praktiski pilnīgi visiem cilvēkiem. Atkal jautājums,
cik daudz, cik, nu, teiksim, cik liela tā bagāža ir, to mēs arī atšķiramies. Bet zemapziņa, man liekas, tas ir tāds, nu varētu teikt tā, ka zemapziņa ir tā, kas nosaka cilvēku dzīvi, un neviens zemapziņu nepazīst, tāpēc viņa arī tā nosaukt ir zemapziņa. Zemapziņā glabājās visas sāpes, kuras es esmu piedzīvojis, bet es neesmu apzinājis, un šis signāls nav aizgājis līdz personībai. Līdz ar to es nelietoju šīs zemapziņas pieredzi savam labumam, lai sevi aizsargātu, lai nu, teiksim, varētu izdzīvot šajā fiziskā plānā, un tāds enerģijas apjoms ir ļoti daudz, ļoti liels katram. Un tā kā es viņu nezinu, tad vienmēr ir tas konflikts, kad cilvēka prāts ir konkrēti redz vīziju, ko viņš vēlās, teiksim, arī attiecībā uz partneri, vispār uz kādām lietām dzīvē, bet notiek pilnīgi kaut kas cits. Noteikti pēc cits, jo zemapziņa ir tā, kas nosaka, kas man būs. Gan kāds cilvēks piesaistīšu, gan kādas situācijas man būs. Un šeit jau ir tas sākums, kad es piedzimstu tajā ģimenē, kas atbilst enerģētiski man. Un mans tētis un mamma, vienalga kā tas izskatās no malas kādam, ir vislabākais priekš manis, tieši tādā formātā, kāda viņi ir, lai palīdzētu man gūt nākamo pieredzi šajā konkrētā dzīvē. Un ir pilnīgi taisnība tas, kad, nu, teiksim, ja es esmu sieviete, kad pirmais vīrietis bez šaubām man ir tētis. Un pie tam, kas man liekas ir tas tā lielākā grūtība, kad mazs bērns, nu, kad mēs visi jau tādi bijām, ka piedzimām, kad līdz 3 gadiem, kamēr viņš formē to personību, tātad viņš ir diezgan tīrs, 1. gadu, 2. gadu, pēc tam sākās ļoti intensīva šī formēšana, tad šie abi vecāki priekš viņi ir ideālie cilvēki. Pēc tam, tā kā jau parādās personības izpausmes, tad, kā mēs atceramies, sākās pretenzijas, jo mēs izējām sociumā, nu, kā bērns salīdzinamies, kā ir citiem un kā ir man, un vienmēr sakot, pamazām sākās šīs te pretenzijas. Un šis te, nu, teiksim, man kā sievietei, tas pirmais vīrietis, viņš tik dziļi manā apziņā ir, jo tas ir tāds neapzināts process, kad es kā bērniņš biju, ka principā, nu, ko es esmu dzirdējis arī no meistariem, šo informāciju no zemapziņas tu nevar dabūt ārā, kaut ar prātu var visu saprast. Būtībā jāpiedzīvo tāda zināma apskaidrība, tas ir tāds ļoti spēcīgs impulss, kad brūk visi esošie priekšstati, visi kaut kādi stereotipi un tā tālāk, tu spēj ieraudzīt kaut kā to dzīvi savādāk, bet līdz tam, kamēr tas nav noticis, tu spītīgi izvēlēsies šo te modeli, kas ir ļoti dziļi tevī tātad iekšā sēž. Bet te ir viena nianse, jo to es esmu pētījusi arī manas pašas ģimenē, es to esmu redzējusi, nu, teiksim, es esmu, man māsa ir, un ka es redzu, ka mēs izvēlamies 2 dažādas tipāžas, nu, vīrieši, nu, kādi mani vīrieši bijuši dzīvē un kādi ir manai māsai. Un es domāju, interesanti, kāpēc mums viens tētis ir, nu, kā tā, jā, mums taču vajadzētu būt līdzīgi, bet tā jau gluži nav. Ir, es pat teiktu, ļoti pretēji šie tipāži. Un tad es sapratu vienu lietu, ka nepietiek, nu, tikai, ka vienkārši pasaka zemapziņa, ja? Nu jā, tas tā, vienkāršot. Tas ir ļoti vienkāršot. Bet mana sajūta, kā es uztveru tēti, tātad nevis kāds viņš reāli bijis, bet mana sajūta tieši, kā es tveru savu tēti, savu tēvu, vai viņš man ir, nu, teiksim, mīļš bijis, un, teiksim, kā es varu noteikti teikt savā bērnībā, kad izrādās es daudz ko neesmu dzirdējusi un redzējusi, kas patiesībā ir bijis, tāpēc, ka es uz to skatījos savādāk. Un man tas, vienmēr sakot, es neizmantoju šo daļu, to, ko es bērnībā netvēru, vēlāk savā dzīvē, ko, teiksim, izmantoja mana māsa. Un tur tā atšķirība ir diezgan milzīga. Un
vienmēr sakot, šis te tēls, kas ir, viņš sekos tev, visu laiku tas tev būs tāds ideālais vīrietis, kur tu gribēsi, atrast noteikti savā dzīvē, lai tu justos labi. Un mēs te gribējām tālāk turpināt, par šo te agresiju, ja? Jā, mēs par tādu ēnas pusi mēs te gribējām drusku parunāt par tādām lietām. Jautājums. Vai šo te zemapziņas izvēli ir iespējams kaut kādā veidā notransformēt, lai mēs šo partneri izvēlētos nevis caur to, kas mūsos ir ielikts, bet apzināti? Tas ir caur praksēm, caur meditācijām, vai kas ir tie instrumenti, kas mums var palīdzēt? Tie instrumenti ir to, ko neviens nevēlas dzirdēt. Ļoti daudz jautā šo jautājumu, bet man pat, es nezinu, mazliet, kā lai pasaka, nav entuziasmu to stāstīt, tāpēc, kad tik daudz gadus to stāstot, tu redzi, ka cilvēki noklausās, bet viņi neko negrib darīt lietas labā, jo tās ir ārkārtīgi nozīmīgas pārmaiņas, ja tu gribi, kā tu saka, transformēt šo te zemapziņu, jo tas nozīmē, ka man ir jābūt jaunam dzīvesveidam. Tas dzīvesveids saistīts ar apzināšanos. Tātad var to uzskatīt par praksi, kāds tur saka meditācijas, vēl kaut ko, un ir ārkārtīgi dažādi ceļi, bet būtība nemainās. Tas veids, kā es sāku, var būt atšķirīgs, kad es sāku to, ka es mācos koncentrāciju, mācos disciplīnu, te var kalpot tam gan sporta veidi dažādi, gan, teiksim, kaut kāda profesija, kur ir nepieciešama šī koncentrācija, un es arī diezgan bieži teikusi, kad latviešiem vispār, man liekas, ir jau diezgan labi attīstīta kā tautai šī disciplīna, mobilizēšanās, koncentrācija, to es zinu pēc tā, kad, piemēram, armijā latviešu karavīri ir viena no labākajiem, tāpēc, ka viņos ir šīs kvalitātes, ko citas tautas tikai attīst, un līdz ar to es gribēju teikt, ka mums ir diezgan viegli meditēt, tāpēc, ka šīs pirmās fāzes, kas ir vienas no garlaicīgākām, kad mācās meditāciju, tātad pirmā ir šī koncentrēšanās, daudziem cilvēkiem pat viņi var apiet, ja? Pat nav speciāli uz to jāstrādā, ka es koncentrējos tur uz vienu priekšmetu, bezdomu stāvoklī, tas ir viena no garlaicīgākām fāzēm, ja? Un var, teiksim, iet jau uz nākamo, uz šo te apzināšanos, apzinātu dzīvi. Ko tas man dod? Apzinātība nedod automātiski sirds mīlestību. To, ko varbūt ļoti daudz iekāro īpaši sievietes, tāpēc, ka sievietei tas ir ārkārtīgi dabīgi būt mīlošai un caur mīlestības šo te, enerģiju būt šajā te pasaulē. Tas to nedod. Neviens to nezina, vai cilvēkā tas notiks šajā dzīvē. Tas ir tāds noslēpums, jo tas atkal atkarīgs no tās kapacitātes, ar ko es esmu ienācis. Bet apzinātība dod ļoti lielu komfortu. Tas ir pirmais. Tāpēc, ka apzinātība nozīmē būt šeit un tagad, un vienalga, kas man ir bijis jau 5 minūtes atpakaļ, tas man neskar. Es vienkārši esmu ar pilnu visu savu būtību un visu katru savu šūnu šajā te mirklī, un maksimāli mēģinu to ieviest dzīvē, visur, kur es to varu, kur es to nevaru. Man būs grūti apzinātībā būt, teiksim, nezinu, strādājot kaut kādā darbā, kur ir jāliek mērķi, kur ir jādomā, tātad ar intelektu jāstrādā. Tur apzināti, tur nevar būt, jo tad tev neies šie te procesi, ja? Bet tad es izmantoju apzinātību šo otru polu, kas ir šī mīlošā sajūta. Vienkārši, ka tu esi ar atvērtu sirdi tajā brīdī, kurā vietā tu atrodies, ja? Un tas nav vienkārši, kā es teicu, tas ir dzīvesveids. Tas nav ne 5 minūtes, ne mēnesis, ne 2 mēneši. Tu, kad sāc to darīt, tu redzi, ka tu krīt ārā visu laiku. Tu knapi tur dažas sekundes noturies, tu jau atkal esi savās domās. Tajā procesā tu redzi nākamo, ka izrādās tev ir ārprātīgi daudz domas, kas iet cauri galvai, kas ir bijušas neapzināts. Tu pat neesi līdz tam, kad tu sāki to darīt, vispār to piefiksējis, ja, ka tev ir miskaste, tavā galvā ir miskaste, kad tu pat nevari sev nodefinēt to, ka tu māki domāt. Tu nemāki domāt, jo tu to nenosaki, tās domas iet,
un viņas tevi pakļauj. Atkarībā kādas ir, tev sāk šūpoties garstāvoklis, tu pieņem lēmumus, balstoties tām domām, jo domas momentāli rada emocijas. Ja? Tu vienmēr sakot, nepārtraukti viļņojies. Un pamazām praktizējot šo apzinātību, tu sāc ar vien vairāk redzēt. Nākamais, ko tu redzi, tās kļūdainības daudz, ko tu izdari dēļ tā, kad biji visu laiku kaut kādās emocijās, emocionālajos stāvokļos, ka tu ir ārkārtīgi daudz kļūdas, jo tu izrādās absolūti nepazini sevi. Šī apzinātība dod nākamo momentu, kad tu iepazīsti, kas ir tavas patiesās sajūtas, kā tu jūties. Tātad ar vien vairāk, nevis prāts dominē, bet tavas sajūtas, ķermenis diezgan ātri reaģē uz visu kaut ko, un tā tu iepazīsti, kas ir liekas tavā dzīvē, kas nav vajadzīgs, kur tu gribi iet, kur tu negribi iet. Sāk krist nost visi uzstādījumi, stereotipi, sociuma, spiedieni, ja, kam kā ir jābūt. Vienmēr sakot, tur notiek ļoti daudz lietas, kas manā skatījumā ir ļoti motivējošas tam, lai turpinātu to darīt. Un nākamā varbūt kļūda, ko es esmu dzirdējis, ko daudz pārdzīvotie, kas iet šo ceļu vai sākuši iet, kad viņi redz, cik grūti noturēties tādā apzinātībā. Viņi sāk sev vainot, ka viņiem nesanāk, kad nevar. Un tā ir nākamā problēma, jo to nevajadzētu darīt. Tas ir tāds normāls process, izkrit. Ir ļoti labi apzināties, ka es izkritu. Tad, kad es esmu atkal gatavs, atkal esmu šajā apzinātībā. Un līdz ar to vēlreiz uzsveru, tas ir dzīvesveids. Tad es to daru visu laiku, ēdu apzināti, mazgāju trauks apzināti, braucu mašīnu apzināti un tā tālāk. Bet to jau nevar. Tā jau ir utopija, un mums jau vēl ir jāsaprot tas, kā jūtās tas otrs partneris. Mums ir jāpavēro, tā, ka tu esi, kā jūtās otrs partneris, kādas ir viņam sajūtas. Nē, bet tu jau esi savās emocijās, kā tu taču neko neredzi, kā otrs jūtas. Jā, bet tāpēc jau ir, ja divi cilvēki sajiet kopā, pavērot, kādas ir tavas sajūtas, izrunāt, jo nākamais ir kas ir mīlestība. To patiešām ir tā. Bērnu mēs mīlam ar šo beznosacījumu mīlestību. Vīrām mēs uzstādām uzstādījumu. Mums vienmēr ir kaut kā, ir no zemapziņas nāk ārā šie uzstādījumi. Kāpēc? Un tāpēc es tā vienmēr domāju tā, pavēro, kā jūtas tas partneris un izrunāties, jo mēs taču zinām to visu, tas, kas ir tevī, ir ap tevi. Bet tu vari izrunāties, ja tu esi neapzinātā stāvoklī, tu esi savās emocijās, tāpēc arī stāstu tā apzinātība dod spēju ļoti skaidri sākt redzēt lietas, kādas viņas ir, gan savu partneri, gan bērnu, gan visu pārējos. To visu, bet tu savā tanī apzinātībā un visu kaut ko, ka mēs skatāmies, bet mēs jau arī varam vērot nepareizi reizēm. Kā nepareizi vērot, ir vērot? Jā, vērot, bet mēs katrs redzam, tu arī sacīji pagaidi. Mēs tagad kā, tu arī teici, kad tētis, māsa piesaist viens vīrieši, tu otrus, jūs abas divas skatījāties uz tēvu, un jums ir sava pieredze. Un katrs cilvēks, kas jau nebija apzinātā stāvoklī. Jā, bet apzinātā stāvoklī, man liekas, ka tā ir tas ir tas, uz ko mēs cenšamies, bet domas mums visiem būs, saprot? Jā, bet es jau nesaku, ka, kā intelekts jau ir viens no tādiem, man liekas, visbrīnišķīgākajiem instrumentiem, ar ko cilvēks atšķirās no pārējiem. Tas ir viens, otrs tikai pateicoties intelektam vispār apziņa attīstās. Ja intelekts, ja viņš ir švaka attīstīts, tur nekas, nesanāk attiecībā uz kaut kādiem garīgiem centieniem. Tas nav iespējams. Nē, to nevar, jā. Bet, ko es gribu teikt, kad ļoti daudzās lietās prātu nevajag izmantot. To, ko mēs redzam, ļoti daudz lietas ķermenis dara automātiski, jo mēs jau diezgan ilgi esam dzīvojuši, un viņš ir, tās prasmes, kas mums jau ir senas, attīstījis, braukt ar mašīnu. Mēs automātiski. Traukus mazgāt arī esam iemācījušies automātiski, mēs to daram. Uz toaleti mēs ejam automātiski, ja? It sevišķi mēs labi orientējamies, ka esam savās mājās.
Automātiski nav, piemēram, ejot uz toleti, tā, kad tu esi svešā vietā. Jā. Tad tu sāc domāt vienkārši, kā tur roku tur staistās, kā tu vienādi sakot Aiztaisīt, pieslēdz prātu, jo tas vairs nav automātiski, tā ir pirmā reize, tu tur esi, ja? Bet vispār ļoti daudz lietas notiek automātiski, man nevajag tur neko prātuļot, un tas, ko tu redzi, ka tieši darot automātiskas lietas, pilnīgi nevajadzīgas domas nāk galvā. Tu pa visu laiku, pa visu kaut ko tur prātuļo, tas ir nepārtraukts process. Un nevis notiek tā, ka tu pārvaldi prātu, kuru domu es gribu domāt, bet viņš ar mani, tas prāts dara visu, ko grib. Tā ir tā problēma, gan par ko Ošo rakstīja, gan arī vispār meistari. Nē, nu jā, bet tā, ka es mazgāju trauks, man jau nav domu. Tā, kad es eju automātiski uz toleti, man domu nav. Tiešām? Jā, man nav. Nav, tāpēc, ka Jā. es esmu tanī procesā un es reizēm no rīta es atmostos, un kāpēc es saku, atslēdziet prātu, ka man no rīta nav domas galvā, un ka man liekas, kāpēc mans prāts klusē, kas ir noticis, jo cilvēkam, nu nepavelti mums visur saka, atslēdziet prātu, cilvēkam visvairāk ir bail frāze zaudēt prātu, jo viņam liekas, ka tā viņš būs tanī trakomājā, ja viņš, nu labi, tas ir tāds varbūt mans tas subjektīvais, nu tas skatījums. Nē, nu, tu jau uzreiz redzi, vai Es ir prāts pieslēgts vai ne, pēc tā, vai cilvēkam ir emocijas, ja apzinātā stāvokļa emocija vispār. Līdz ar to cilvēks apzināts var likties nejūtīgs, tā nav taisnība. Viņam jūtība pastiprinās, bet nav tās emocijas, un mums ļoti patīk visiem emocijas, un cilvēks ir ļoti skaists, ka viņš pauž emocijas, tas labi izskatās, ja? Emocionālie cilvēki, jo to, ko mēs redzam, mēs visu laiku ejam pēc emocijām, viss kinoteātri, filmas, viss tiek ražots, tātad reitingi ir lielāki tad, ja tas sasniedz maksimāli tādu emociju, nu tādu sprādzienu cilvēkos, tad tie reitingi ļoti augsti un cilvēki iet, skatās vai klausās vai vēl kaut ko dara, ka mēs redzam visu dzīvi būtībā saistīta ar to, lai uzpildītu sevi, nu teiksim, ar emocijām, ja. Un nav Bet tas ir slikti ar es emocijām. nesaku vispār neko neslikti, nu labi, es saku to, kad pienāk brīdis, kad cilvēks piekūst no tām emocijām. Viņš piekūst no tā, jo no emocijām patiesi piekūst. Tā ir, kad viņš sāk uzdot jautājumus, kā iegūt šo te harmoniju. Jo, ja tu jautāsi, vai visi cilvēki grib harmoniju, nē, es ļoti daudz zinu, kur vispār, nu, viņi paši var tā definēt, bet viņi, ja tu pasties to viņu darbību, nav nekas, kas liecinātu par to, ka viņi vispār vēlētos harmoniju, pilnīgi nekas, un tā arī nav nekāda problēma. Bet cilvēki, kas grib šo harmoniju, viņi sāk uzdot jautājumu, kas ir tas, kas traucē, nu vienādi sakot. Jā. Un kas traucē? Traucē pilnais pauris un emocijas, jo katra doma rada kārtējo šo te emociju, notiek atkal šī šūmēšanās, un pārsvarā tās lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, nu vienalga, politiskie kaut kādi procesi, ceļš tādi, kas notiek, ja, kur ārkārtīgi daudz agresīvi var izbaudīt un pārdzīvojums vai kaut kādas sporta lietas, kur, man liekas, mēs ļoti labi redzam, kā šūpojas emocijas, kāds naids nāk ārā un attiecībā uz to pretējo pusi. Mēs to visu redzam, nu kā tas ir, un cilvēki barojās no tā. Bet, ja ir kādam, kam ir interese, kā to visu pārstāt, kad es vadu savu dzīvi, nevis šī šūmēšanās nosaka, kā es jūtos, kāds ir mans garstāvoklis un tā tālāk. Ja parādās šī interese, šis ir pirmais solis, ka es sāku pētīt, kas to vispār nosaka. Un kas es vispārībā esmu. Jā, kas es esmu. Kas es esmu. Un tad, bet tā kā mēs jau nedzīvojam vieni, tu jau vari, tu pētīt sevi un visu kaut ko, bet tiklīdz tu izēji ārā, tad vienalga kā, tad tie apkārtējie cilvēki, tas apkārtējais lauks vai kaut kas, un ja tu atnāc uz mājām, bet te jau mēs runājam par šo partnerību, un ka tas partneris ir pavisam savādāks, un tad viņš jau tevi nesaprot. Nē, viņš ļoti labi saprot, viņam tur nav ko nesaprast, jo tas skatiens, kā tu skaties uz viņu, apzinātībā, kā es vēlreiz uzsveru, nav emocijas, tā tad nav pretenzijas, nav dusmas. Jā, nav tās pretenzijas, jā, tu vienkārši tīrā veidā redzi to cilvēku bez saviem kaut kādiem izkropļojumiem, tāds kāds viņš ir. Un tas ir tas iemesls, kāpēc es kļūstu pieņemoši.
Nu, tajās Jā, atšķirībās. tā Tas ir, ja ne jau emocijās, tur būs Emocijās jau nav, Jā. tu jau uzreiz pateiksi viņam, Nu, un tieši pēc tā. tāds tavs frāzes, jā, bet, es tad, ka to es tad tā gribēju teikt, ka, tā ir tā apzinātība, beznosacījuma mīlestība. Man patīk viņu saukt par mīlestību, jo Jā, bet ne visi var, es vēlreiz saku, apzinātība, mīlestība nav viens tas pats. tāds, Jo nav citreiz gluži, jā. varbūt īpaši vīriešiem var redzēt, tāpēc, ka sievietēm, man liekas, pagājušajā jau runāja par to ļoti dabisks ceļš, ir šis mīlestības ceļš, ka bērni, Bērni. rūpniecība vispārējais, un tas ir veids, kā viņi attīstās sievietes diezgan ātri, ja. Bet vīriešiem pat vairāk var redzēt, ka viņi iet šo apzinātības ceļu caur asketismu, vēl visādos veidos, un ne visi var piedzīvot arī šo te mīlestību. Tas ir, kā jau es teicu, vai notiks ar tevi vai nē, un tas ir brīnišķīgi, ja notiek, brīnums. Tātad, ja mēs pieņemam, ka meditācija, lai tiktu līdz apzinātībai, ir viens no instrumentiem, bet ir teorijas, ka uz mums strādā vislabāk tas, kas ir nācis no mūsu nosacītu platuma grādiem. Meditācija kā tāda nāk no kurienes? Bet kristietībā arī meditācija. Tā kā es esmu teoloģiju mācījusies, nav tā, ka visi par to runā. Es zinu, ka savulaik Rubens ļoti daudz par to runāja, kad kristīgā tradīcijā sākotnēji bija arī šī meditācijas puse, piemēram, lai tu saprastu svētos rakstus. Tev vajag meditēt uz tiem tekstiem, jo ar prātu viņus lasot, tu neko nesapratīsi, jo viņiem ir ārkārtīgi daudz tās nozīmes tajā tekstā. Ja? Un tikai meditācija, teiksim, tāda koncentrācija, tāda bez savu domu klātbūtnes, viņa var ļaut atvērties, teiksim, tai nozīmē, vai arī neatvērties, to neviens nezina. Ja? Tāpēc meditācija, teiksim, arī mums pagānismā nav sveša, latviešiem, ja, pagānismā. Tas ir pat ļoti, kā lai saka, caur dabu un caur to visu, ja. Zin kā varbūt ir, kad man bija sestdienu lekcija, un mēs arī par meditāciju runājam, un kad cilvēki bija, kaut mēs tur gadiem tiekamies, kad viņi bija šokā, ko nozīmē meditācija, jo visu laiku viņiem likās, ka meditācija tu sēdi kaut kādā pauzā un meditē. Jā, tas ir pārpratums, pilnīgs pārpratums, jo meditācija ir iekšējs klusums. Tātad šis bezdomas stāvoklis, tev nav jāpārtrauc nekāda sava darbība. Tas ir visi, kā jau es teicu, jaunās nodarbes, tev ļaus ieiet šādā iekšējā klusuma stāvoklī, tā, ka tu kaut ko jaunu dari, es nezinu. Es atceros, ka savulaik es uz Eiropiku gāju, ka es nepārzināju, teiksim, visas tās kustības, kas tiek rādīts, un bija jābūt ļoti koncentrētāji. Tu to stundu, tu tur ņemies un daries, un pēc tam tu esi ļoti atpūties, visas dāmas ļoti atpūšās, bet kas te ir noticis? Noticis tas, ka, lai tu varētu atdarināt visu šīs kustības, tev ir jābūt totālā koncentrācijā, un tavs prāts to stundu ir pilnībā atpūties. Ja? Tāpat daudz dārza darbiem, es zinu, meditācijā, tātad, ka viņi pilnīgi ar tādu pārņemtu sajūtu, jo tā patikšana ir tik liela, ar rokām zemē un tā tālāk, ka tas viņiem meditācija, bet viņi to tā nesauc. Ja? Korī, kas dzied, tātad, lai varētu to visu izdarīt, ko tas diriģents saka un tā tālāk. Tā ir meditācija. Tas ir viss, kāpēc cilvēki pēc tam ļoti labi jūtās, bet viņi varbūt nevar to tā nodefinēt. Viņi saka, man patīk vienkārši to darīt. Bet īstenībā caur to patikšanu viņi ir ieguvuši šo meditācijas sajūtu, un tāpēc viņi grib atkārtot atkal un atkal to, jo pēc tam es jūtos enerģijas pilns, jo prāts bija atpūties, jo no prāta tu nogursti. Ja? Tie, kas zina, kad izmanto prātu, mācoties un tā tālāk, ir zināms nogurums pēc tam, kad vajag, nezinu, vai pasportot, vai vēl kaut ko izdarīt, ja, lai, atbrīvotos no tās enerģijas. Un tāpēc meditācija, viņa, varbūt tas ir tāds svešvārds, kas liek daudziem sarauties, bet īstenībā tā ir tāda, es teiktu, ļoti ikdienišķa, dabiska sajūta, kas varbūt vairs nav dabiska intelektuāļiem. Tāpēc, kad mums visur jau no bērndārza skolas laikā akcents bija uz šo te intelektu attīstību, mācīšanos mērķiem, vīzijām, visu laiku tātad skriet kaut kur domāt un tā, kad nav neviens mācījis, neviens nav ne skolā, nekur, ne ģimenē, reti varbūt kādam ģimenē mācījis, kā atpūtināt
šo prātu. Tāpēc es teiktu, ka nē, tas mums nav svešs. Noteikti nav. Tas vārds var būt meditācija, Jā. tāpēc, ka cilvēki iekšējais to klusums. neizprot. Jā, klusums, tā kā tev nav domas, tā kā tu teici, ka tu ravē vai ka tu dari, un tu esi pārņemts ar to lietu, ko tev patīk darīt. Tāpēc vienmēr saku, kad ir jāatrod hobijs, jo darbs ir fiziskais plāns, tu ej uz darbu un strādā. Jo tas ir fiziski, jo tev ar kaut ko ir jānopelna viss tikai un viss. Un es arī saku tā, atrodiet sev hobiju, ko tev patīk darīt. Vai tev patīk dziedāt, vai tev patīk gleznot, tamborēt. Tas ir pilnīgi viss. Jo tā, kad tu to dari, tev jau domu nav prātā. Viņas jau nav. No. Nu, vai arī tā, kad tu ej ar savu vīrieti vai ne gar jūru, arī nevienmēr jau vajag runāt. Katrs iet un domā savas domas. Nu, es pat arī saku, ka viņš domā savas domas, bet nedomā neko. Ko? Nu jā, nu nedomā. Jā, nu te ir tā vārdu spēle vai arī tā, ka mēs, kā mums ir tā, ka ar partneri, un tas ir tas, ko Pēters Kļava vienmēr piemin to un saka, tā, ka mēs guļam kopā, tad mēs sapņojam arī kopā, mēs katrs ejam savā dzīvē. Jā, tā ir augstākā pilotāža. Tad man ir jāsaka, tā es tādas nezinu. Nē, es zinu, kad sapņo vienu to pašu sapni. Jā. Tas var būt pēc, ka enerģētiski. Jā, tad enerģētiski, kad ir kopā. Tā labi. Tātad, ja mēs atgriežamies par to, ka zemapziņā mēs jau izvēlamies šo te partneri. Ja mēs nonākam attiecībās, kur ir vardarbība, kur mēs apzināmies, ka mums dara pāri, kāpēc mēs turpinam šo? Tas bija tas, ko es sākumā jau sacīju. Tāpēc, kad mēs esam, tas ir no tās zemapziņas, jo mums ir bail, ja mēs iziesim ārā, kad mēs esam, te būs tā līdzatkarība, kad te būs tās, mūsos ir no tās zemapziņas, ir šī upura enerģija varbūt, ka mēs tieši tādus piesaistam, jo ne visus var sist vai arī ne visus var pazemot. Tā kā tas ir tāds, jā. Nē, otrs moments ir to, ko cilvēki nav ievērojuši un neatzīst, ka es kādam šito saku, kad viņi nevar iziet no šīm ciešanām ārā, tāpēc, kad ārkārtīgi lielu baudu izjūt no ciešanām. Un tas liekas tik neloģiski, kā tas ir iespējams, kuram patīk ciešanas, it kā taču nevienam. Bet, teiksim, ja rūpīgi skatās dzīvē, tajos notikumos, cilvēki, uz ko ir ar mieru, teiksim, ka viņu dzīvēs kaut kas notiek, tur vienkārši nav citas secinājumi, jo, tā kā tu teici, tu esi pieredzis pie tā, tu pirmkārt nezini, kā ir savādāk, un ir, kad noķer tādu zināmu kaifu no tā visu. Tāpēc, ka patīk sāpes. Es vienmēr saku tā, ka tas ir tas pats, kas tetovējumi. Es ļoti daudz cilvēku zinu, kuri ir notetovējušies, ka viņiem vispār nav neviena tā tur. Un ka viņi saka, ka viņiem patīk šīs sāpes, ko viņiem nodara, tad 3 dienas, kamēr tev sāp, tu neko prātā domu nav. Un tad atkal tur atslēdzās. Un tad tas sāpju slieksnis arī ir, cik kuram viņš ir. Bet tas, ka tā upura enerģija vai tāda, un tas, kad jebkurā gadījumā, viņi jūt to gandarījumu. Kaut kādā, tāpēc, ka ja tu jo neviens jau, neviens jau negribētu dzīvot ciešanās. Ja viņš viņi ietu ārā, šķirtos, vai kaut ko darīt, bet viņi jau to pieļauj. Un tas nozīmē to, ka viņiem tas sagādā baudu. Un tas nāk no tā zemapziņas. Tā kā tu teici. Tas sagādā baudu, un būtībā arī to var novērot, ka katra cilvēka dzīvē ir jāsasniedz tāds, varētu teikt, zemākais punkts, ka tās sāpes ir tik lielas, kas priekš konkrētā cilvēka vairs nav paciešams. Un tas ir, es teiktu, vienīgais veids, kā iziet vispār ārā no tās situācijas. Tad ir jautājums, cik ir jāsasniedz, kam ir jābūt tam lūzuma punktam. Jā, cik daudz tām sāpēm ir jābūt katram cilvēkam. Tas būs atšķirīgi, bet tu iespējams vispār nevar apiet to.
tad, kad tu esi zemākajā punktā, un tad tu esi gatavs, tad vairs nav nekāda neattaisnojuma, kā parasti dzirdi, ja es nevaru tāpēc, un tāpēc, tad es to nevaru, tad es šito nevaru, bet tad vienkārši pārstāj būt jebkāda attaisnojuma, tu paņem čemodānus un vienkārši aiziet prom, jo tas ir pēdējais punkts, kas ar mani notika. Un es teikšu tā, lai cik skarbi izklausās, tas ir veids, kā dzīve palīdz mainīt zemapziņā šos te tādus sāpju uzkrājumus, lai varētu transformēties, ja, un izdarīt jau citas izvēles. Un tas ir, kad impulss nonāk līdz personībai, un es vairs to nekad nedarīšu. Tāpēc, un es izēju ārā, es izēju ārā un es mainu savu dzīvi. Manā dzīvē nāk citi cilvēki un cita. Es pilnīgi tad izmainu, bet te būs tas, kad cilvēki, kad nevar nevienu apbežot vai darīt pāri, ja tu to nevēlies. Nav tas, ka tad kaut kur zemapziņā ir jāaiziet caur šo, jo tas ir tāpatās kā zaudējot tuvu cilvēku vai kā, tad arī, bet tas ir atkal cits, tā ir cita tēma, tā kā šoreiz to, bet tas, kad Latvijā sievietes daudz ko, tā kā es atkārtojos pie tā, kad vai tas ir, ka cilvēkam ir bail, viņam ir bail būt vienam, tāpēc, ka viņš nav vārds es negribu, nav vārds es nevaru, es negribu. Es vienkārši negribu to darīt. Es daudzus tos klientus, kas skatos, man liekas, viņi dzīvo kaut kādus 17 gadus kopā, un es vienkārši brīnos, kā viņi var dzīvot kopā, jo viņi, uz kādiem nosacījumiem, bet cilvēks nevēlas, jo viņu apmierina tas stāvoklis. Tas, ka viņš runā varbūt tāpēc, ka, lai izraisītu citu cilvēku līdzjūtību, jo tad viņam liekas, ka tad viņš ir interesants. Tas ir atkal viens aspekts kad es esmu interesants ar to, ka man iet grūti, kad es ciešu, un tad šo žēlumu no apkārtējiem. Tātad, noslēdzot šīs dienas tēmu, kāds ir ieteikums, lai izrautos no šiem zemapziņas uzstādījumiem un lai tomēr izvēlētos atbilstošāku sev partneri nekā to, ko mēs izvēlamies neapzināti? Šeit ātras recepts nebūs. Es vēlreiz atkārtošos, ka tas ir dzīvesveids, kad es vienkārši mainu savu dzīvi, savu uztveri, un tajā varbūt sākotnēji ir tā doma, es zinu, ka mums taču arī bija, ka mēs tur sākām mācīties tā tālāk, ka bija tā ideja, es izdarīšu kaut ko, jo tas uzlabos manu dzīvi, ja? Un tas viss ir pamēģināts, kā lai es saku, viss kaut kas ir pamēģināts, un tu redzi, ka nekas jau reāli nenotiek, jo tu jau pats neko neesi izmainījis sevī, tu tikai gribi, lai kāds cits tā kā manā vietā to izdara. Un šeit te ir jautājums tiešām, vēlreiz teikšu, ka jābūt zemākajā punktā, lai būtu motivācija, jo ja nav zemākais punkts, tad tu visu laiku, vienkārši tā ir cilvēka daba, visu laiku atradīs veidu, kā sevi attaisnot, kāpēc šodien es varu nedarīt. Jo man vajag sevi iepazīt, lai es saprastu, ko mainīt. Ja es sevi nepazīstu un sevi neredzu, nezinu savas sajūtas, ko es patiesi vēlos, nevis kas man ir uzspiests, no bērnības skolā, tur autoritātes, ko tur ir salikuši manā galvā, ja. Ja es to neattīru nost, es nevaru zināt, ko man vajag, es esmu pilnīgā hausā. Un tāpēc tam vajag laika, tajā nav nekāda steiga, bet jau sākot, to gan es varu teikt, jau uzsākot šīs te izmaiņas, jau notiks pārmaiņas pašā dzīvē. Es jau redzēju šīs enerģija tātad tiks iekustināta manī, un es jau redzēšu pamazām šīs pārmaiņas tātad ārējā pasaulē. Nav tur jāgaida gadi, noteikti nē, bet, teiksim, tas ir tāds, es teikšu, tas ir process, kas ir pats galvenais. Nevis rezultāts, bet process, kā es ar sevi iepazīstos, kā es mainos un kā es varu notikumus mainīt līdz ar savu to enerģijas šīm visām izmaiņām, ja. Jā, es tev piekrītu, tāpēc, ka attiecības jau vispārībā dzīvot ar kādu kopā jau nemaz nav viegli, un it īpaši, ja es vēl sevi neesmu iepazinusi,
Tas ir viens. Nākamais ir tas, ka mums ir jāapzinās tas, ka otrs laimīgu mūsu nedarīs, un otrs nebūs tas, kas man būs, kas man atvieglos kaut kādu, kaut kādu, to manu dzīves daļu. Un kad vienmēr ir tas, ko es arī tad atkārtoju, līdzīgs piesaist līdzīgu, un ja es zinu, ko es vēlos, un es esmu apzināti, kad, ja es esmu laimīga un piepildīta, tad arī viss pasauli man būs tāda, un tā būs tā apzināšanās. Es eju ārā cilvēkos, un es esmu apmierināta, man nav pretenzijas ne pret vienu, jo kas ir apzināšanās, tā kā tu teici, man nav pretenzijas ne pret ko, es esmu pieņemošs, un tiklīdz man ir kaut kādas pretenzijas, un kad tas arī varbūt nav tā, bet man vienmēr liekas tā, ir šīs sajūtas, sajust sevi un pateikt sev, ka nevis tāpēc, ka viņam tur ir kaut kas vairāk, vai viņš tur būs situētāks, vai viņš būs labāks, un te man būs šī drošības sajūta vai kā, kad ka būtu apzinātai un sajust, ka nevis sev uzlikt rozā brilles, un ka tagad es būšu laimīga, tāpēc, ka sabiedrībā ir tāda un tāda, tā kā tu pieminēji to, kad sabiedrībā ir, kad ja es esmu precējusies, vai man ir bērni, un tāds, un šeit es atkārtošos taviem vārdiem, būt apzinātākiem, sajust sevi, jo sajūtot sevi to arī, un sajust to partneri. Tur otrs jau ir priekam. Otrs. Nē, otrs vispār jau ir priekam, ne jau tur apmierināt kaut kāds. Bet pārsvarā, priecīgi, mēs laimīgi, mēs papildinām viens otru. Bet tomēr mēs esam totāli atšķirīgi, un tā kā tu kaut kad teici sākumā, tādas vienības. Mēs vieni ienākam šajā pasaulē, viena aiziesim. Un viss. Bet tas par to, ka viens un pliks ienāca, un viens un pliks ar koka meitali taisīt. Labi, tas tā kariķējuši. Tas ir tas, ko mēs paspējām šodien. Laiks atkal ļoti ātri. Un turpināsim mēs nākamreiz runāt vēl par šo pašu tēmu, jo mēs tik mazliet ieskicējām par šo agresiju. Bet ir ļoti daudz vēl citas kvalitātes, kas rada šīs te problēmas, par to mēs arī runāsim nākamreiz. Paldies jums, ka jūs mūs klausījāties. Paldies un līdz nākamreizei.